Kad domājam par to, kāpēc cilvēki uzvedas tieši tā, kā uzvedas, kā rodas kādi ieradumi, kur rodas motivācija un kāpēc kādu rīcību atkārtojam, bet no citas izvairāmies, mums jāpiemina viena svarīga psiholoģijas teorija – operanto nosacījumu veidošanās, kuru izstrādāja Beres Frederiks Skiners. Beres Frederiks Skiners bija amerikāņu psihologs, zinātnieks, kas uzskatīts par vienu no nozīmīgākajiem 20. gadsimta psiholoģijas pārstāvjiem un domātājiem uzvedības jomā, kā arī autors teorijai par uzvedības maiņu caur sekām. 1930. gadā, kad Skiners strādāja Hārvardā, zinātnieks sāka interesēties par cilvēku uzvedības pētīšanu objektīvā un zinātniskā veidā. Zinātnieks izstrādāja Skinnerbox, lai pētītu dzīvnieku uzvedību, kas kļuva par pamatu viņa zināmākajam un iespējams nozīmīgākajam darbam – operanto nosacījumu teorijas izstrādāšanai, kuras pamatā ir ideja, ka cilvēku uzvedību veido sekas, balvas vai sodi. Ja kāda darbība noved pie pozitīva iznākuma, mēs to visticamāk darīsim atkal. Savukārt, ja darbībai seko nepatīkams sekas, tad šo uzvedību nākotnē centīsimies neatkārtot. Citiem vārdiem sakot, mēs mācāmies no pieredzes, jeb no tā, kas notiek pēc mūsu rīcības. Operanto nosacījumu veidošanās sastāv no divām galvenajām daļām – pastiprinājuma un soda. Abām ir savi apakšveidi un tie ietekmē uzvedību dažādos veidos. Pozitīvais pastiprinājums nozīmē, ka pēc uzvedības tiek pievienots patīkams stimuls, kā apbalvojums vai uzslava, tādējādi veicinot uzvedības atkārtošanos. Negatīvais pastiprinājums izpaužas tad, kad no situācijas tiek noņemts kāds nepatīkams vai traucējošs stimuls, tādējādi palielinot vēlmi cilvēkam atkārtot šo uzvedību nākotnē. Pozitīvais sods atspoguļojas gadījumos, kad konkrētai uzvedībai seko nepatīkama stimula pievienošana. Tā mērķis ir samazināt šīs uzvedības atkārtošanos nākotnē. Negatīvais sods izpaužas tad, kad no indivīda tiek atņemts kāds patīkams stimuls vai privilēģija, kā sekas par nevēlamu uzvedību, tādējādi samazinot tās atkārtošanos. Lai operanto nosacījumu veidošanās būtu efektīvāka, tiek lietoti arī pastiprinājumu grafiki. Tie definē, cik bieži pastiprinājums tiek piešķirts. Piemēram, nepārtrauktā grafika gadījumā apbalvojums seko pēc katras rīcības. Savukārt intervāla grafiki nodrošina attiecīgu apbalvojumu tikai pēc noteikta laika intervāla, ne katru reizi. Pastiprinājumu grafiku izmantošana palīdz nostiprināt uzvedību un pārvērst to par ierobežotu automātisku reakciju. Operanto nosacījumu veidošanās piedāvā loģisku pieeju tam, kā veidojam ieradumus un kā uzvedamies. Ja pozitīvas sekas pastiprina uzvedību un negatīvās tās ierobežo, Skinera idejas un pastiprinājumu grafiki palīdz cilvēku uzvedību padarīt saprotamāku.